Šovasar tādas īsti saulainas, bezlietus dienas ir retums. Mums palaimējās jūra, saule, tālumā peld jahtas, un visam tam klāt milzliels gandarījums par ieraudzīto. Vēl lielāks tālapkaša redzamais paveikt Salacgrības novada nelielajā Kuivižu ostā. Vietā, kur piekrastes norises filmējot, esam cauri gadiem tik daudz reižu kopā ar krietnajiem zvejas vīriem gan lomus vilkuši, gan pabaudījuši arī zvejnieku dzīves garšu. Skaties ar to melno karogu, kā tāds pirāts. Jā, mēs tieši tādu arī ieņemam. Jā. Abrīnojami sīksti un pat vēl vairāk, aizvien satiekoties laba humora un dzīvesprieka pilni, ir pa šiem gadiem mums tik iemīlētās Kuivižu mazās ostiņas, abi lielākie jūras vilki, Andris Skuja un Jānis Tomsons. Skuju Anšs jau vēl ir jauns puika, bet Tomsonu Jānim rit 73. Neticēja savām acīm ar kādu kaķa veiklī, viņš pārvietojās pa nelielo viļņu mētāto laiviņu, vienā brīdī esot pie tās stūres, otrā jau pie tīklu vilkšanas, un kaut arī tajā rītā tīklu satur zvejniekiem nesniedz cerēto gandarījumu, tomēr zivju bija gana, lai Skuju Anšs mums visiem varētu nodemonstrēt savu meistarstiķi. Zivju biezupu, kuru gan parasti viņš vārot jūrā. Kad visātrāk aug zivs, no tā momenta, kad itkotais izvelk, un tad no tā leņķa, un tad tā, un kā parāda. Tagad šī jau ir vēsture. Varētu sacīt arī tā, jūra tā pati, bet krasts pavisam cits. Vidzemes jūrmāls mazā Kuivižu osta pārvērtusies līdz nepazīšanai, un pavisam nesen tas svinēja ostas atklāšanas svētkus. Mēs tā kā vērām vaļā šo piestātni. Jūs te redzat, kā tagad te viss izskatās, tā gan jāatzīst tikai pirmā daļa no lielā projekta, kādu mēs esam iecerējuši. Sākās tas viss jau gadus entos atpakaļ, kad zvejnieki teica, ka vai nevarētu mēs arī palīdzēt pārvaldu, meklējot kaut kādas iespējas no Eiropas naudām. Tagad tā iniciatīva bija zvejnieki. Vairāk, protams, jo mēs jau zvejniekiem izbūvējam. Pirmais solis bija, kad vienosimies, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies kārtīgs piestāts, kur mēs varam piestāt, kur mēs varam glabāt savas lietas. Tā kā bija tur diskusija savādāk, kā mēs to veidot, bet tur pat cik to vecajām piestātnītēm siro ļoti daudz tie privāti īpašnieki, tā nācās būvēt pilnīgi citā vietā, bet blakām mēs te redzam, tas te pat blakām ir un tā, tas ir taps ar Eiropas Savienības zivsaimniecības fonda un lauka atbalsta dienesta līdzdalību. Tas process aizgāja, mēs, godīgi sakot, negulājām. Mēs viņu dzinām ļoti ātri, un pat būvniecība sākās pagājušo gadu septembrī. Un tad jūnijā mēs esam pabeiguši, strādāju visu ziemu. Laikam tur vienu brītiņu, kad bija tie lielie sali, tad bija tā kā metāmies mierā, bet pārējo laiku visu laiku strādāts un kustēts, un te visu laiku bija dzīve. Tagad tāds mierīgs, jā. Tagad te visu laiku bija dzīvība, te visu laiku kustējās. Tā ir viena sadaļa no tā visa, kas mums būs, jo mūsu projekts ir sadalīts 3 etapos. Tad tā ir pirmā daļa, ir otrā daļa vēl pagarināt un to daļu. Un tad ir vēl ideja šeit blakām uzbūvēt tādu īslaicīgu zivju glabātu, tad kā vēsuma kameras, tad, kad tu izvelc to zivu, lai tev saule, kur kas, lai mēs varam piedāvāt zvejniekiem nolikt šo zivu, paglabāt uz kādām dienām, lai nav uzreiz varbūt, ja ir daudz, lai ir kur nolikt un tā tālāk. Tā kā zvejniekiem tādu infrastruktūru radīt, lai viņiem būtu šeit patīkami darboties. Jā, jo tas Kuivižu osta jau pat pa sevi, jūs redzat, kā viņi ir izveidosies. Tas mērķis tika nospraust 2000. Gada sākumā, kaut kāds 2003. gads. Kā mēs veidosim Kuivižu ostu? Viņi nekad nebūs tirzniecības osta. Protams, ja viņi būs
kaut kas kopīgs atpūtai, kaut kas kopīgs zvejniecībai, kaut kas kopīgs arī nelielām biznesam, un kā mēs redzam tai pusē zīvu saldētāju, tur tā no zvejniecības viedokļa lielais biznes, šeit ir tāds vidējs biznes, tie piekrasts zvejnieki, un tā otra puse tā ir pilnīgi jau cita sfēra, tā ir jahtas, tā ir tie turisti, bet tas viss viens otru te papildina, jo es zinu, ka zvejnieki vizinātos turistus, reiz tur kaut kādu kapēciņu nopelnu un tā tālāk. Tā kā turistiem atkal interesanti, protams, redzēt, kā tas notiek. Tas viss tā kā viens ar otru savijās kopā. Tāda īsta aprit te varētu būt visa veida pasākumiem. Es jau pats, ka savā galvā domāju, tagad mēs esam šo infrastruktūru izveidojuši priekš zvejniekiem, bet tas neliedz šeit pieslēgties no šī teritorijā arī kādam citam, veidot kaut kādu mazu kaut kādu līdzās, kas var pastāvēt līdzās mierīgi kaut kad ražot. Nu, kaut to es nezinu. Kādam privātu uzņēmējam. Jā, jo te viss tās infrastruktūra ir. Ūdens, elektrība, kanalizācija, viss šeit ir sataisīts. Nākat un veidojot. Protams, tas nevar būt nekas trokšņains, smakojošs, vienkārši, lai tas iekļaujas šī sfērā, kas tagad izveidot. Kuiviži, man liekas, tas ir viens no tādiem veiksmes stāstiem, un tam nav pamatā, es negribu teikt, ka es esmu tas pamatā. Pamatā ir visi tie cilvēki, kas šeit strādā, kam ir interese ap tiem kuivižiem, jo, kā mēs redzam, es vēlreiz atkārtošu, tā harmonija, kas te ir izveidojusies. Vairākas nozars tautsaimniecības, kas strādā, bet kura viena otrai netraucē, un netraucē arī vietējiem iedzīvotājiem, kas, man liekas, nav mazsvarīgi, lai nebūtu tā, ka, sāk vienā brīdī iedzīvotāji vaimanāt, ka tas ir labi, jums ir biznes, bet mums ir traucēts naktsmiers, vēl kaut kas. Šeit bija veci angāri nolaistā teritorija. Tagad cilvēki no logiem redz jūru, ja? Jums ir padomā viena lieta, jau kaut kur gaisā virmo kādas sarunas par kaut ko ļoti interesantu. Ir, jā, tā ir saistībā ar jahtu, kas te, kā mēs redzam, ir jahtu osta. Šeit notiek vasarā pastāvīgi notiek regats. Pagājušā nedēļa bija ļoti liela regata, ir pār 20 jahtām. Ir interesi glabāt šīs jahtas, ir interesi remontēt jahtas, ir interesi pat, es zinu, patreiz tad šī jahtkluba īpašnieks runā ar vieniem francūžiem, kur tā kā varētu pat būvēt šeit jahtas. Tā kā iespējams, ka kaut kur šeit, es nesaku šeit, bet te tūmā, kas ir mūsu ostas teritorija, blakām veidosies kaut kāda šāda ražotne. Es ļoti ceru, ka tādas izveidosies. Un arī kaut vēsturisks akcents ir un par to, ka te varētu būt arī kaut kas... Jā, tādas sarunas mums ir bijušas. Pagaidām tas viss ir jautājumā, ko izvēlēsies tie, kam tā ideja radusies un kā būs pretī, kam pieder šie privāti īpašumi, jo tās vecās zvejnieku ēkas, ieiet viņas smaržo. Viņas smaržo pēc dzīvi, viņas smaržo pēc vēsturi. Viņas vienkārši nojaukt, tas būtu, man liekas, diezgan liels grēks, kad varētu tajās izveidot, un ir tā ideja kaut kādu šprotu muzeju kaut kādu veidot, tā kā vēl kaut ko papildus attīstīt tajā teritorijā. Tā kā jums ideja ir pilna galva. Vajag ideja un vajag arī cilvēks, kura dēļ kā šīs idejas tiek realizētas. Lai nav tā, ka mēs stumjam mākoņus un patiesībā to nevienam nevajag. Atpūtas komplekss vasarā viņi ņem papildu cilvēks. Ziem, kā zināms, turismā tas visā Latvijā tā, bet vasarā viņi pārslogots. Un cilvēkiem ir papildus darbs. Es ceru, ka šeit veidosies, kur arī būs kaut kas būs. Tas, ja izdosies realizēt to muzeju, ja izdosies realizēt tām jahtām būvniecību, tur ir papildus ienākumi cilvēkiem, līdz ar to nodokļu pašvaldību. Un ja jau mazās ostas atzimst, jātur vēl kāda rūpe, lai zvejas vīriem būtu brangāki lomi, ko no jūras malā vest. Šodien jums jau stāstījām par Vidzemes zvejnieku biedrības labajām iecerēm un vasarā paredzētajiem darbiem. Cik jums liels spēks ir jūsu biedrībai? Biedrībā ir apvienot, var teikt, vietējie piekrastes zvejnieki, šīs teritorijas piekrastes zvejnieki. Tas ir no Salasgrīvas līdz Sernikavam. Šeit visi ir apvienojušies, tie, kas grib reāli kaut ko darīt, lai saglabātu to vidi, kurā mēs atrodamies. Jo mēs esam uztaisījuši monitorings pa visiem piekrastes upēm, arī pa pašu piekrasti, un šausmīgi slikts stāvoklis, ja tā paskatās. Nav nekas tāds, nav sakopts, tā vidi nav sakopta. Un tie vīri vienkārši nāk ar savu brīvprātīgo darbu, lai to vidi savest kārtībā. Līdz ar to arī radot labākus apstākļus zivīm un principā visam pār. Viennozīmīgi, jo mēs jau kā runājam, kad šogad esam jau aizgājuši tik tālu, kad jau notiekās zivu resursu atražošana, šogad jau laidīsim pirmos mazuļus iekšā upēs, upšu augstacīs.
Gods, kam gods. Vīri savu vārdu ir turējuši. Iesaistot darbos arī apkārtējo sabiedrību, sakoptākas un daudz tīrākas kļuvušas apkārtējās upes, un nu pat Saukrastu novada mazo upju augštecēs ielaisti taimeņu mazuļi, kas nākuši no Tomas zivjaudzētavas. Starp citu, paši zvejnieki ir tie, kur nodrošina Tomas zivjaudzētājs ar taimeņu veisliniekiem, no kur ikriem pēc tam iegūst šos dzīvelīgos mazulīšus. Kad galīgi maziņi, ar karotīt cilvēks iet reizes 2 stundā un pa karotīt burtiski piebaro viņas. Ar karotīt var last pabarot. Viņi jāiemāca pabarot. Aparātā ieber karotīt barību, burtiski pamaisa, un viņam jāiemācās apēst tā barība. Ja neiemācās, viņš vienkārši nomirst. Un jo tu labāk pabaro, jo viņi vairāk izdzīvo. Zivju izlaiduma sākuma ceremonija ir gana strauja. Lēnīgumam te nav vietas, jo vairāk tādēļ, ka laiks ir gana silts un ūdens temperatūra jānotur vajadzīgajos grādos. Viss tur nāk tādi maz burbulīši iekšā. Pareizi? Jā, savādāk jau nevar. Nu, es te laižu zivis upē. Tad tāda forša krāce. Izskatās, ka viņām te varētu būt labi. Es mazliet arī te pasmeļu ūdeni spainī, lai viņas mazliet aprod ar temperatūru. Vienā spainī varētu būt kādi 1000 gabalu. Šovasar Eiropas zivsaimniecības projekta ietvaros Vidzemes zvejnieku biedrības un zvejnieku saimniecības Zītari plus vīri Saukrastu novada mazo upju augštecēs ielaiduši 25,000 taimeņu mazuļu. Šļakatās uz krastu tiek dzīti stāv viļņi, man pretī auļos nesas 3 balti stalti zirgi. Kleistos viņi bija daudz vairāk, gan dūkani, gan bēri, gan ābolaini. Starp daudzu valstu zirgiem un jātniekiem arī mūsējie, tik graciozi un fascinējoši. Nezinātājiem var būt grūti saprast, cik nozīmīgas Latvijas zirgaudzētājiem un jātniekiem bija pasaules kausa izcīņas posma sacensības, kas norisinājās Rīgā Nacionālajā sporta centrā Kleisti. А что вы так сделали? Nepiedar pie tiem, kas par šīm smalkajām lietām spēj runāt niansēti, bet pabūt šai pasaules līmeņa pasākumā mums gribējās vairāk apstākļu dēļ. Vispirms jau, lai spētu saprast, ne jau klasisko, kurš ātrāks, zirgs vai mašīna, bet cik tāls vai varbūt netik tāls ceļš Latvijai ejams, lai pietuvotos augstākajai latiņai. Tāpēc, jo interesanti mums bija pavērot sacensību aizkulises, vietu, kur zirgi tika gatavot spožajam uznācienam. Kas patiesībā ilgs tikai mirkli, bet, lai tas izdotos, ir vajadzīgs ilgu gadu liels, bezgala pacietīgs un mīlestības pilns darbs. Un arī tad vēl daudz ko nosaka veiksme. Todien nevisai veiksmīga diena bija vienam no Latvijas vadošajiem konkursu jātniekiem Andim Vārnam. Pēc Latvijas komanda izstājās. Latvijas komanda izstājās, pateicoties man. Mēs visi te kopā darbojamies un Andis vakar zirgs neveiksmīgi pēc viena lēciena piezemējās, uzkāpa, sasita savu kāju, tad mēs tagad apstīsimies, kas notiek, lai šodien varētu turpināt. Andis, tev tā mašīna stāstībā tas tur pa vidu, pa burģu. Atstāj to klāt. Atstāj šito klāt, un paņem nāc ārā. Ikdienā es esmu šī zirga kalējs. Šis ir mans māceklis. Tagad ir vienīgais Latvijā kalējzellis, jā, diplomāts. Un pirmais kā zellis, jā. Es esmu amatmeistars, jā, un tas ir mans pirmais zellis, jā. Zirgs nevar pateikt, kā man vajag pielikt. Tas ir jājūt, jāredz, jāiemācās. Ja? Māma gribēja atcerēties bērnības dienas, kad nāca uz Koestiem nomas grupiņā jāt, un tad, kad man bija 5 gadi, nopirkt pirmo zirdziņu.
ko nodarbojas jātnieku palīgs. Tā ir galvenā, es atvainojos, iejaukšos, tā ir dvēselīte visam tam, kas ir ap Andi. Ja nav baibas, tad Andim ir grūti. Tad jums ir jāpalīdz koncentrēties vai pamanīt kaut kādas kļūdas. Ko dara asistents? Jātnieku palīgs dara visu, lai zirgs justos labi, lai būtu zirgam viss kārtībā un seglo, tīra, baro, pucē, visu dara. Un no kurienes šis zirgs ar 175. numuru? Viņš ir dzimis Vācijā, tā ir Tridži Puh ķēve, nāk no Vācijas, bet jau kādu laiku dzīvo Latvijā. Zirgi man patika jau no agras bērnības, bet kaut kā vecāki neparakstījās mani vest pie zirgiem. Tad lauku meitenes? Nē, rīdznieci. Bet es vasaras pavadīju laukos Dundagā, un tur kaimiņiem bija zirgi, un tad kaut kā tas tā. Acīm redzot, zirgs ir tas, kas tos mazos, kas tagad te skatās mums riņķī, var piejaucēt laukiem. Kā jums šķiet? Noteikti. Zirgi tie vispār ir tādas būtnes, ka tā ir slimība, man liekas. Ja tu ar zirgiem esi kopā, tad tur ir grūti no viņiem. Ja arī tu aizēji projām, vienmēr cilvēki tomēr atgriežas. Agrāk vai vēlāk, bet ir atpakaļ pie zirgiem. Atraujiet gumiju, nopērciet jaunu, uzlieciet pa jaunam. Jā, Labi. Zirgs labākais pašlaik, kas man ir, tas ir nācis no Burtniekiem. Labākajam zirgam ar vārds? Marmors. Visiem zināmās ir tērveti, burtnieki, ja, un vēl ir arī tās saimniecības, kas ir zemnieku saimniecības, kas audzē. Katrā, kur audzē zirgus, ir iespējams, kad parādās kāds tīradnis, ja, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs sportam. Ja. Pie mūsu zirgu skaita tā iespējamība ir mazāka. Tur, kur ir vairāk zirgu, tā iespējamība ir daudz lielāka. Ir tādi, jums kādi pašam savi likumi, kā jūs, teiksim, startizējat? Es vienmēr cenšos uzvilkt labo kāju, zeķi un zābaku pirmo. Arī labi. Un ir novērots, ka tas palīdz? Paskatāmies rezultātos un pasaules reitingā, kur ir Andis, acīm redzot, viņam palīdz. Un kamēr Anda Vārna saliedētā komanda tiek galā radušos ķibeli, Anda dēls Jākaps, kurš izrādās ir daudz runātīgāks par savu tēti, kopā ar draugu Matīsu, kurš arī ir jātnieka dēls, ved mūs vēl dziļāk aizkulisēs. Lūk, tā šodien, mērodami gan tuvus, gan tālus pasaules ceļus, pārvietojas mūsu vadošie jātnieki kopā ar saviem zirgiem. Šeit parasti stāv zirgi. Cik daudz jūs varat vest? Es zinu, kādu 7, vismaz 6. Un var krēslu nolaist, tad tos var noņemt, uztaisīt lielu lūtu, tad augšā tur trepes, var arī, tad šeit ir televizors. Tev patīk ar zirgiem būt kopā un skatīties, kā tas? Skatīties man tā baigi nogurdina, kā tur lec pāri, pēc tur 3 jau, pēc 3 lecieniem jau man ir garlaicīgi, es visiem sāku asīties virsū. Patīk tas, kas notiek stallī vairāk. Tur uz vietas. Un kur stallis ir? Vilceros. Jā, un tur tu arī piepalīdzi kaut ko, un tu pats arī zirgam esi sēdējis mugurā? Jā, es tikai par to piepalīdzēšanu, es piepalīdzu nerunājot. Nerunājot, Netraucējot. Zirgu netraucējot, bet zirgs taču grib, lai tu ar viņu... Zirgu netraucējot, bet tos, kuri zirgu pieskata, tos netraucējot. Es jau laikšoju, man pat ir pašam savs zirgs. Tev savs zirgs, pastāst par savu zirgu, kā viņu sauc, no kurienes? Viņš no Gvidona, tā kā meita. Un viņa sauc Grandeze, tā kā. Bet tēta pēdās iet, es nezinu, par to es vēl neesmu tik pārliecināts. Bet ja kaut kas neizdosies ar saviem sapņiem, kuri man tagad ir, tad es iespējams iešu tēta pēdās. Ja tu padalītos ar saviem sapņiem, kas tev tagad ir? Nezinu, daudz aktieris un basketbolists vienīgie. Lūk kā, bet tālāk par to, ar ko tad Latvija var lepoties nevairs pasaules kausa sacensību kontekstā, bet plašāk. Šie sasniegumi ir ne tikai iejādē, ne tikai konkurā. Mūsu zirgi ļoti labi kotējās arī pajūgu braukšanā, arī mūsu pajūgu braucēji ļoti labi startē. Mēs esam
sasnieguši pat olimpisko zelta medaļu mūsu Latvijā audzētais zirgs. Tā kā es domāju, ka tas ir liels sasniegums, skatoties uz to, ka cik liels zirgu skaits mums ir, cik mums ir daudz jātnieki. Salīdzinoši mums, protams, mēs nevaram ar to zirgu skaitu lepoties iepratī lielajām valsts. Protams, mums ir tikai 12-13 tūkstoši zirgi, tas ir ļoti maz, ja Francijā tur ir miljonu šo zirgus var skaitīt un Vācijā, tad tas skaits ir maz, bet tā kvalitāte tomēr ir. Tepat nesen arī Helēna Vainberga ir izcīnījusi pasaules jaunzirgu čempionu ar Latvijas zirgu. Tie paši mūsu sportisti ar mūsu zirgiem ir labus panākumus guvuši. Tas pats Andis Vārna ar marmoru pagājušajā nedēļā Maskavā dabūja 2 pirmās vietas. Joprojām mums ir tikai 3 dalībnieki, kas maršrutu otro fāzi beiguši bez soda punktiem. Zirgs var sākt sacensībās startēt no 4 gadiem, no 5 gadiem, tas jau ir labāk, vai no 6. Un tad viņš to savus labākos panākumus gūs 12, 13, 14 gados. Mēs jau gribam tos augļus diezgan ātri noplūkt, un mums arī ir bijis gadījumi, kad ļoti labi zirgi, un mēs ceram, ka ir, bet tas jātnieks netur tie nervi. Gribās viņam šodien jau pagaršot, kas tur ir. Un tad pēc gada, pēc 2 mēs skatāmies, vairs nav tā zirga. Tad jāstrādā atkal jaunais zirgs. Starp zirgu un jātnieku jāvalda īpašai harmonijai. Varētu pat sacīt līdz absolūtās dzirdes līmenim. Par to pārliecināta ir arī Tija. Tija, jūs esat pat atgriezusies no Amerikas, kur jūs apguvāt arī visu šīs mākslas, kuras ir vajadzīgas labam jātniekam un trenerim. Jūs esat atkal Latvijā. Ar kādu bagāžu esat atbraukus? Ko jūs tur esat ieguvusi un principā atkal uz mājās, kas ir ļoti patīkami? Es pirms aizbraucu uz Ameriku, es biju Vācijā. Vācijā bija ļoti grūti jāstrādā, ļoti smags darbs bija. Tad man bija tāda iespēja uz Ameriku doties. Strādāju pie Amerikas top jātnieces. Un Amerika pilnīgi cita pasauli, pašpārliecība, treneri, viss tur, bet tomēr gribējās uz mājām. Jūs teicāt tā, ka uz Ameriku jūs atbraucāt domādam, ka jums īpaši nav talants šajā jomā, bet atbraucāt ar pavisam citu sajūtu. Jā, ir bijis tā, kad varbūt bišķi pa daudz Amerikā to pašpārliecību, bet tomēr komplementu un treneru un visu, un kad 26 gadu laikā man Amerikā Mārka Filips pateica, ka man ir talants, man bija bišķi tāds šoks, bet vēl daudz jāstrādā pie tā, ka tas nav tikai talants vai kā, bet tas ir grūts darbs un nepadoties un cīnīties. Kas ir vajadzīgs, lai to zirgu padarītu par tādu elastīgu materiālu, ar ko tu tā kopā jūti to vienu stīgu sēžot? Darbs. Tas nav tā, tu vari talantu uzkāpt un izlekt, bet tur ir katru dienu jāstrādā to zirdziņu, katru dienu jācīnās, un tas arī ne tikai jātnieks vai zirgs, bet arī komandas darbs. Tur nāk klāt gan treneris, gan īpašnieki un visu, lai tas būtu kopējs, nevis tā viens pret otru kaut kā, un tas mums bišķi trūks, tas, komandas darbs. Mums jau ir, talantīgi jātnieki un talantīgi zirgi. Es, kad uz Ameriku aizbraucu, skatījos sacensības, parasti, ka vērot sacensības Eiropā vai Latvijā, tu skaties, kā jātnieks jāj, un var redzēt, kā viņš strādā to zirgu. Amerikā bija tā, ka tu skaties, kā zirgi lec, jo tomēr mums ir jāstrādā vairāk, jo tur bija tās naudiņas ir vairāk, un zirgi ir talantīgāk. Bet te tiešām var skatīties, kā jātnieki jāj un jums tur bija diezgan viegli, ka tur tie zirgi bija labāki? Neteikt tā. Tur to melno darbu bija jādara. Tas, ka tas jātnieks uzkāpa un izlasās sacensības, tas bija, to, ka redz sacensību laukumā, tas bija smuki, bet to visu melno darbu, ko bija jādara aizkadrā, tas ir smags darbs. So zirgs uzturēt formā un lai viņi iet forši un viegli un brīvi. Man nav mērķis dzīvē, braukāt ar galvenām mašīnām vai kā, gribās ļoti izsisties tajā jāšanas sportā.
tas tā, vispār manī tā smējās 2016. gadā Rio de Janeiro Olimpiskās spēles, bet, tad jau manīsim, tas tāds, višķiņ kosmisks sapnis ir, bet, kāpēc gan ne? Darīšu visu, ko varu, celšos no rīt vienalga, cikos jāšu, vienalga, cikos darīšu, vienalga, kad tik izsistos. Jūs atkal esat atpakaļ Latvijā, kas mūs ļoti priecē. Kas jūs tomēr atved atpakaļ uz mājām? Ārzemēs, tu jau vienmēr būs tas melnstrādnieciņš, un tomēr, man Latvija ir mājas, sirds vieta, un te arī vieglāk ir izcīnīties, jo Amerika tik liela, Vācija tik liela, tur ir tik daudz, visi tie jātnieki, te mums, cik ir, tik ir, un te varam pat... Fona var vieglāk sev parādīt. Nevis vieglāk, ir grūtāk jāstrādā, bet mājas ir mājas. Mēs vēlam, lai jums izdodas, un par tām olimpiskajām spēlēm mēs turēsim īkšķi.